ceļa pagriezienā drīz vajadzētu parādīties autobusam ar kāzniekiem. Armijnieki, pēdiņās, protams, gatavojas likt pirmos šķēršļus jaunā pāra dzīvē. Gaidīšana ieilgst un šefs, sauksim viņu tā, nolēmis Bobikā mazliet nosnausties. Lūk arī autobus. Tas tiek apstādināts. Pasažieriem no autobusa jāizkāpj. Un tagad lūdzu visiem uzrādīt dokumentus. Ak, nav! Ko nu? Tad jau jāmodina šefs. Šefa uznāciens ir diezgan draudīgs, kaut gan kāzniekus tas izraisa gaviles. Sievas tēvs tālāk braukšanas atļauju cenšas izpirkt ar kukuli. Un tas ar lielu prieku tiek pieņemts. Tālāk braukšana gan jāatliek. Tiks pārbaudīta jaunā pāra gatavība cīnīties par savu ģimenes pavārdu ar ieročiem rokā. Tāpēc visi zosu gājienā uz poligonu prom. Improvizētajā poligonā ierīkots šaušanas stends. Jaunais vīrs ilgi nedomā un ķeras pie lādēšanas. Pirmā trāpīt mērķī centīsies sieviņa. Savu šaušanas prasmi pārbaudīt grib arī sievas tēvs. Kā arī citi kāzlieti. Gan lielie, gan netik lielie. Ar šaušanu godam tikts galā un nu var iemūžināt dažus mirkļus, ko parādīt mazbērniem un mazbērniem. Oho, kas tad tas lielajam šefam kāds atņēmis uniformu? Un nu var posties ceļā. Lai ceļš, ko sākt jūs, pret kalnu nebeidz vīties, vai pietiek gudrības un spēka nekļūdīties, lai skatiens skaidri redz, ja asāks gadās līkums, un to, kas tiešām liels, lai neizposta sīkums.